Sveicināti! Es esmu Dzintra Liepa, neirolingvistiskās programmēšanas speciāliste. Man ir Igaunijā izdots certifikāts, un papildus man ir daži Britu valsts līmeņa atzīti certifikāti neirolingvistiskajā programmēšanā un arī dažās citās blakus specialitātēs. Šodien es gribu vērst jūsu uzmanību lietēku par atmiņu. Kā mēs noglabājam atmiņu? Patiesībā tas ir par to, kā mēs reģistrējam mūsu tagadni, kas notiek tagadnē. Vai nav gadījies tev tā, ka, piemēram, esot kopā ar citiem cilvēkiem vienu to pašu notikumu, jūs pilnīgi citādi uztverat un nav skaidrs, kāpēc tā? Jā, protams, ir runa arī par tiem filtriem, caur kuriem mēs skatāmies uz pasauli, bet viss sākas tieši ar to, kā mēs uztveram mūsu realitāti. Un mēs viņu uztveram tikai caur tiem mūsu dotajiem fiziskajiem kanāliem, caur kuriem mēs varam to uztvert. Tātad redze, dzirde, smarža, garša, tauste ir tātad šie tie kanāli, caur kuriem mēs uztveram realitāti. Ja šo kanālu nebūtu, mums vispār nebūtu ne nojausmas, kur mēs atrodamies, un varbūt mēs vispār pat nezinu, kā mēs tad būtu. Tātad neirolingvistiskā programmēšana strādā tieši ar šo līmeni un, protams, arī ar citiem. Bet saistībā ar atmiņām, ja mums ir negatīva pieredze, neirolingvistiskā programmēšana piedāvā metodes, ļoti rezultatīvas metodes, kuras aiziet tieši uz to līmeni, kur ir ierakstīta sākotnējā informācija. Tātad atmiņa mūsos arī tiek noglabāta nevis kā viens konkrēts notikums, viena tāda informācijas lodīte, bet viņi ir sadalīti vairākos līmeņos, tieši pa tiem uztveres līmeņiem, tā kā tādi skaņu celiņi, skaņu operatoriem, es pieļauju, ka tā ir. Un neirolingvistiskā programmēšana tieši šo ņem vērā un strādā ar katru līmeni atsevišķi. Un, piemēram, ja mums atmiņas tas riebīgums, kaut kāds nepatīkamā sajūta, saistās teiksim tā, kā viena no tām līnijām tie atmiņā ir, piemēram, ļoti nepatīkama smaka, piemēram, bija kaut kāds notikums un smirdē pēc asinīm, ja? Mēs to varam mierīgi aiziet un samainīt. Vai arī bija kaut kāda ļoti nepatīkama skaņa, arī to mēs aizējām un samainam. Un tajā brīdī, kad tas ir samainīts, kaut vai viens elements no visiem šiem, atmiņa jau kļūst savādāka un varbūt vairs netik sāpīga. Pamēģiniet, nāciet pie manis uz konsultāciju tieši ar savām nepatīkamajām sajūtām, pamēģināsim ar to tikt galā kopīgi. Tas ir ļoti interesanti un patīkami.